Projekti tiek iesniegti, izvērtēti, līgumi noslēgti, un pēc tam tātad ar mums jau konkrēti sadarbojās šīs sadarbības iestādes kāds darbinieks par mūsu projektu, un viņš uzrauga mūsu projektu, pārbauda mūsu projektu, un tā ir tā mūsu kontaktpersona, kad, ja mūsu projekts notiek, mums ir kaut kādas neskaidrības vai konsultācijas nepieciešams, ar kuru mēs sadarbojamies. Šī iestāde, tad, kad mēs esam konkrētā projekta ieviesēji un plānotāji, mums interesē tikai tik daudz, lai viņu tās pieņemtās normas mums vispār būtu atbilstošas, un tad mēs varam iesaistīties. Bet sadarbība notiek šajā līmenī, jo no šejienes jau aiziet konkrēti projekti. Kā ir tagad ar to plānu apvienot visus zem kaut kādu vienu? Tur laikam ir tā centrālā līguma aģentūra. Centrālā finanšu līguma aģentūra. Jā, tas ir tāds tā kā būs vienīgais. Jā, šis sadarbības. Tādēļ šī gadījumā man ir grūti pateikt, jo līdzīgi lieta jau bija uz iepriekšējo periodu, kad tā ideja, bet tomēr atkal varētu bija kaut kādas specifiskas lietas, ko tā kā. Vai tas nav skaidrs, vai? Es par to neņemos šobrīd jums konkrēti atbildēt. Šī gadījumā varbūt nav man precīzi informācija. Šī gadījumā nākamā periodā varbūt, ka šeit ir vairākas sadarbības iestādes, tikpat labi varbūt visas ir vienas vērsts. Ja kurā gadījumā mums šeit starpā būs kaut kas mūsu projektā. Jā, jau sanāk, ka ir tās dažādas tie ieviesēji, jā, un viņiem ir dažādas prasības, un vienā projektā šis, otrā projektā tas, un beigās tev ir... Patiesībā jau prasības, jebkurā gadījumā izriet no ministrija noteiktajiem noteikumiem. Bet šis var bija, tā runa tieši bija par to, lai tās prasības būtu līdzvērtīgas, lai nav tā, ka viena prasa viens dokuments, otra prasa otru. Tajā atskaitīšanās posmā, vispār teiks tā dokumentu plūsma un tās prasības, ka tev ir dažādas, un tev beigās jāturprātā, ok, tam projektam bija šitā, šitam projektam tā, šitam projektam vēl tā, un tev beigās, tāda muļķība sanāk. Bet tā situācija ir. Mums ir jāpielāgojās katru reizi, jo tas ir mūsu interesēs. Bet jā. Jebkurā gadījumā arī tajā brīdī, kad mēs atskaitamies, mēs iesim cauri par tiem dokumentiem, par ko mums vajadzētu tā kā vērst uzmanību visu projektu īstenošanas laiku, un ko mēs nedrīkstam palaist garām, tā kā bez ievērības un nesaglabājot, piemēram, kā kādreiz gadās. Bet, jebkurā gadījumā visas šīs prasības, tajā brīdī, kad mēs noslēdzam līgumu par to, ka viņi mums tā kā finansējumu piešķirs, visas prasības ir noteiktas, vai rokas grāmatās atkal vai vadlīnijās. Bieži vien uz vienu projektu mums ir kaut kādas, 5 vadlīnijas. Vadlīnijas par to, kā mums īstenot iepirkumu, vadlīnijas, kā tur izmaksas par darba resursiem, tātad par cilvēku resursiem kārtot tātad darba līgums. Izmaksas par to, kādā veidā un ar kādiem nosacījumiem mums ir publicitāte. Piemēram, kādam uzrakstiņam jābūt, cik lielam logo, kādās krāsās, ja melnbalsts, tad izmantojam šo formātu, ja krāsāns, tad izmantojam šo. Tātad šie dokumenti ir, mums visa šī informācija pieejama, bet atkal tas ir diezgan liels apjoms. Jā, un tas ir vienkārši, mums ir jāsako līdzi un jāuzņemās atbildība par to, ka mēs to tā kā pārzinām un ieviešam. Labā ziņa ir tā, ka, ja mums ir kaut kas tā kā sanācis nepareizi vai vēl, mums tātad uzreiz nepasaka, ka nē, vispār mēs šo visu neatiecinām, mēs slēdzam cietu projektu. Mums tātad tiek dot iespēja precizēt, paskaidrot, izlabot, tikai tur mēs atkal reķinamies, kad laiks tiek pavilkts, kad mēs tiksim pie tā nākamā starpmaksājuma. Bet, principā, tās iespējas precizēt un sakārtot lietas mums ir, uz ko gan nevajadzētu iziet tā mērķtiecīgi. Tātad par projektu pieteikumu izstrādi. Jebkuram konkursam mums ir noteikta forma, kas ir jāievēro. Gan šīs elektroniskās formas, gan arī veidlaps, kas ir jāizpilda. Tātad datorrakstā un jāiesniedz. Ir pavisam, mēs, protams, ievērojam tikai un vienīgi to formu, turklāt to formu, kas ir uz konkrētā aicinājuma periodu ievietota, tā kā šajā informācijas mājaslapā, jo kas ir konkursi, kur šīs izsludināšanas kārtas ir, vairākas gadā vai gadā reizi, un pilnīgi iespējams, ka kaut kādas nianses tajā veidlapā varbūt pamainās. Mēs neņemam to veidlapu, kuru mēs pirms gada sniedzam un netaisam vienkārši kopiju paste. Vai arī, ja mēs darām, tad pārliecinamies, ka tur nav kaut kādas nianses un tā veidlapā nav, kaut kādas daļas vēl pielikts klāt viena ailīte vai kaut kā budžets savādāk pārformēts. Tā var būt ļoti neliela nianse, un tomēr mums jāstrādā uz to konkursu aktuālo veidlapu, nevis uz to, ko mēs jau kaut kad iepriekš sniedzām. Par visām ailēm jau es minēju iepriekš, tātad pat, ja mums tas nav attiecināms, neatstājam to bez ievērības parādam ar kaut kādu zīmi, kad
kad mēs to redzējām, bet mums nav attiecināms, piemēram. Un arī nav attiecināms, mēs nevaram, ja mēs izlasām kaut kādu, piemēram, par publicitātes aktivitātēm, kādas būs jūsu publicitātes aktivitātes un izdomāt, ka mūsu gadījumā tas nebūs attiecināms un ierakstīts nav attiecināms. Ja? Droši vien, ka nav attiecināms, mēs varam tikai tajos gadījumos, ja tur arī ir pieminēts, ka sniedziet, piemēram, tur informāciju par vidas novērtējumu jūsu projektā, kā tas ietekmēs vidi, ja attiecināms. Un tad gan mēs varam, ka tur nekādā veidā projekts nav saistīts ar vidas kaut kādām ietekmēm, tad mēs liekam, ka mūsu gadījumā nav attiecināms. Noteiktais zīmju skaits arī elektroniskās veidlapās, paldies Dievam, mums ir ļoti vienkārši, mēs rakstām, mums vienkārši tālāk neļauj rakstīt, tā ka mēs varam rakstīt, cik gari mēs gribam, ja, un tur ir vienkārši tāds brīdinājums augšā zīmju skaita ievērot, tad arī ir ļoti grūti, ja ir uzrakstīts ļoti plašs teksts, un saprot, ka tev pusi jānoīsina. Tad reizēm to īsināšanu mēs patērējam daudz vairāk laika un enerģijas, nekā uz to sākotnējā teksta radīšanu. Tā kā jau laicīgi pavērojam, cik mums vispār atļauj tas pieteikums plaši izvērsties. Par Excel formāta veidlapām īpaši tas attiecās, protams, uz budžetu, kad, protams, ka mēs nekādā veidā nelaužam laukus, jo budžetā Excel formātā bieži vien jau ir kaut kādas automātiskas formulas apakšā un viss ir savadīts. Pat ja mēs rakstām, un mums liekas, ka tur noteikti ir kļūda, un tas visbiežāk, tad, kad pirmās reizes mēs projektus aizpildām, mums ir tā sajūta, ka tur noteikti ir kļūda apakšā, tā nevar būt, tad labāk tad ir konsultēties ar attiecīgo to administrējošo iestādi un pārliecināties, jo kaut kāda parasti tas ir pārpratums, reti, ka tur tās kļūdas tiešām izrādās, un nekādas uzlaušanas un pielabošanas tā kā nevajadzētu praktizēt. Tātad par iesniegšanas formu vai online vai dokuments un kāda ir nepieciešama pavadošā dokumentācija. Tātad, ja no partneriem ir vajadzīga kāda dokumentācija, ja ir vajadzīgas kādas izziņas piemēram, no vidi par nodokļu parādiem vai par darbiniekiem kādas izziņas, tātad saulaicīgi, lai mēs varam sagatavot, jo tas arī prasa laiku, mēs zinām, ka mēs taisam izziņu pieprasījumu, un tad tādā parastā secībā, tad tas arī aizņem kādas dienas, lai tas nepaliek visus pēdējo laiku, jo laicīgi saliekam tos nepieciešamos dokumentus jau tā kā krājam. Un arī par tulkojumiem, jo ja mēs sniedzam starptautiskos projektos, bieži vien kaut kādas izziņas vai dokumenti ir prasīt nodrošināt arī tulkot. Tad jautājums, vai pietiek ar to tulkojumu, ko mēs paši apstiprinam, ka kopija pareizi, vai ir, tagad jau ļoti reti, bet vēl aizvien tiek prasīts arī notariāli apstiprināts kopijas, tulkots kopijas un kopijas. Tātad tur tad izdevumi atkal, kas ir saistīti ar šo pakalpojumu. Tā kā to arī jau paskatāmies laicīgi, kādu veidu dokuments tiek prasīts. Un kas no partneriem, un vai tam ir jābūt oriģinālam, tātad jautājums, kā jūs to dabūsiet, pa pastu atkal laiku ierēķinam, kamēr atsūtīs, vai der tātad skanētus un izdrukāti dokumenti. Par projektu jau vadīšanas posmu, kad mēs esam tātad noslēguši līgumu un varam sākt īstenot savu projektu. Tātad par sadarbību ar uzraugiem, tātad to sadarbības iestādes cilvēku mūsējo. Ja ir kaut kāda kavējuma termiņos, ja ir kaut kādas neskaidrības par, piemēram, budžeta finansējuma sadalījumu. Mums ir paredzēts semināru telpām, tur, piemēram, viena nauda un, transporta nodrošināšanai uz to semināru, cita nauda. Un realitāte ir tā, ka semināra telpas maksājušas ir mazāk, bet tas transports maksājas vairāk. Tad jautājums, cik ir tā pieļaujamā robeža, kad mēs drīkstam brīvi variēt. Tur tā kā bišķi mazāk un tur bišķi vairāk, un kurā brīdī jau mums ir nepietiek vienkārši ar brīdinājumu elektroniski vai telefoniski, un kurā brīdī mums jau vajag pieprasīt tā kā oficiāls grozījums, jo tur arī nevienmēr tie grozījumi no katra pirmā lapta jāsāk, Visiem līguma nosacījumiem jāizpildās. Tātad viss, kas ir paredzēts līgumā par projektu ieviešanu, beigās arī ir jābūt. Mēs nevaram rakstīt, ka mums būs semināri 5, un pēc tam sanāca noīstenot tikai 4. Tātad visām tām vienībām arī tādām jābūt, viņām ir jābūt dokumentētām un pierādītām, ka tas viss tieši tādā apjomā arī ir noticies. Par grozījumiem atvēlēt nepieciešamo laiku, tātad, ja izmaksas ir
ļoti būtiski atšķirīgs kaut kādā aktivitātē no sākotnēji plānotā. Ja termiņu nobīdes ir ļoti būtisks, kas jau ieiet nākamais gādskaits periodā, ja finansējums netiek izmantots pilnā apmērā, tātad ļoti laicīgi jau, kad mēs šos projektu grozījumus gatavojam, rēķinamies, ka iespējams mēs to aktivitāti nevaram veikt, kamēr mums nav pateikuši jā vai nē. Un šī gadījumā neviens jums elektroniski vai telefoniski nepateiks, es domāju tā kā, ka jā, jūs jau sāciet darīt tos papīrus, līguma grozījumus, parakstīšanai mēs atsūtīsim pēc tam. Sagaidiet tajā brīdī, kad sadarbības iestāde no savas puses ir parakstījusi līguma grozījumus, jo jums ir ļoti liels risks šī brīdī dabūt neattiecināmās izmaksas, ja tomēr gadījumā viņi kaut kam nepiekritīs vai vēl pagarinās kaut kādus termiņus. Rīkojumu par visām darbībām projekta ietveros. Tātad tas, ka jūs nolemjat piedalīties projektā, piešķirt tam finansējumu savu, kad strādās tādi vai citi cilvēki projektā, tam visam ir jābūt saskaņotam, akceptētam par izmaksām, vai par līgumslēgšanu ar vienu vai otru pakalpojumu sniedzēju. Tātad, rīkojumi varbūt tas ir vairāk valsts iestādēm, pašvaldības iestādēm, nevalstiskajam sektoram, tas droši vien ikdienā rīkojuma forma nav tā kā ierast, un jūs nedarbojaties uz rīkojuma pamatu, bet jebkurā gadījumā ir jābūt kaut kādam dokumentam, ka tas ir saskaņots lēmums, ka tas nav vienkārši no kaut kurienes, ja? Piemēram, arī jums ir par semināru, tātad pakalpojums, jautājums, kas seminārā piedalīsies, ja, kas organizē semināru. Tātad jūs izvērtējat un pieņemat lēmumu. Ir jābūt kaut vai iekšējiem protokolam, uz kura ir parakstījušies tie projekta cilvēki vai vēl, kurā šis lēmums ir ticis pieņemts. Nevar būt tā, ka vienkārši no zila gaisa mēs izdomājam, ka būs tas vai cits variants. Ja. Visam ir jābūt nodokumentētam. Skaidri definēta lietvedība un nomenklatūra. Tātad tas ir tas, ko es minēju, visas manas projektu numurs virsū. Lielākiem projektiem, ja, mēs arī lietvedībā vispār taisam savu nomenklatūras numuru un viņi iet atsevišķā sadaļā. Ja tie ir ilgstošāki projekti pa 12 mēnešiem, mums ir tad attiecīgi lietvedībā tas uzskaitīts, ka mums tā ir projekta saraksts. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Lai te, kad jums atnāk projektu pārbaudu uz vietas, jūs paši iekšēji, protams, droši vien turat visu ideālā kārtībā, jums nav problēmas, jūs tajā visā norentēties. Bet te, kad atnāk pārbaudu uz vietas, viņi teiks, es gribu redzēt tā un tā projekta dokumentu mapas. Un tad jums nedara īsti, kad jūs ņemat no savas kopīgās sarakstas lapas, tās lapiņas ārā, kas attiecās uz projektu, bet jūs paņemat un nedodat gatavu, un šis ir lūk nomenklatūras numurs. Vajag arī iekšā visam dokumentus arī nomenklatūrā salikt iekšā. Tas ir skatoties, es saku, tas ir ilgāk par 12 mēnešiem. Protams, lai tas, kā es organizēju, man ir viss pa projektu, man ir atsevišķās mapēs. Tāpēc, ka man vienkārši pašam atrast. Jo pārējais un šis, jā. Galvenais, lai tā dokumentācija šī gadījumā jums tas projekts nav tāds, ja, ka tur uz tūkstošiem, simtu tūkstošiem, ja, ka tā dokumentācija nav ar lieliem iepirkuma procedūru projektiem, protokoliem uz iepirku piedāvājumi, līgumi, ja, un saskaņojumi un tā tālāk, tad, protams, ka tā dokumentācija, kas varētu būt šādām projektiem, ir pilnīgi pietiekama, bet galvenais, lai jums viņa tad ir tiešām nodalīta no tā pārējā procesa, lai nav šis, kad jums iedodat visu kopīgo kaut kādu grāmatu. Jā. Tā. Visi naudas plūsmi ir tikai no projekta konta un ar pārskaitījumiem. Tātad nav nekādi skaidrs naudas avans maksājumi, kurus mēs pēc tam atdodam cilvēkam pret čeku. Tas ir cik tas ir kritisks, jo, piemēram, šobrīd ir jautājums tāds, piemēram, jāmaksā šeit ir par šīm telpām, īstenībā maksājot kredītkarti. Bet tas ir no kredītkartes, bet Bet ne no valsts kases, tāpēc, ka to nevar izdarīt no valsts kases. Tāpēc, ka man jau nav kredītkarti. Bet rēķins, ko jums šeit izrakstīs, būs uz kā? Rēķins būs uz asociāciju. Uz asociāciju. Bet būs norādīta asociācija, jūs tur liksiet virsū līgumu. Jā, protams, tas jā. Un tad jūs no valsts kases pārskaitīsiet apakaļ uz to. Apakaļ uz asociāciju, jā. Ka principā tā kā saimnieciskais avans, bez mazliet tādā ziņā, jo tāpēc, ka no tā konta tu var tikai pārskaitījumi. Jā, no tā jāspār, bet tas nāks apakaļ uz asociācijas kontu šī gadījumā, jā. Bet kas ir būtiski, piemēram, jūs nevarat šeit samaksāt no kabatas savu skaidru naudu, un pēc tam no tā projekta konta aizskaitīt sev, ja? Tā kā pa telpām. Kā fiziskai personai, kā sev. Tā kā tur jau ir visi, maksā
apliecinošie dokumenti. Jā, tieši tā. Nu, tādā gadījumā tas arī viss strādā, bet galvenais, ka pirmkārt ir jābūt nekādi, ja tie skaidrs nāc par tie darījumi nevar notikt un viss caur to arī to jūsu šī gadījumā asociācijas kontu, kur tas jūsu projektu konts tā tad arī iekšā skaitās, ja es tā saprotu, tad arī caur to viss notiek, nenotiek vēl kaut kā tur, kaut kādas naudas netiek, ja vien tās nav darba naudas, ja, darba algas pārskaitītas uz darbinieku kontiem par to, ka viņi tur veikuši to vai citu lietu, tur, piemēram, par telpām samaksājuši vai par mašīnām, kaut kādu izdevumu tā. Ieguldīt tātad, ja nepieciešams, tātad tas, ko mēs jau šodien runājām par tiem tukšajiem laukiem, vai nu dokumentu saskaņošanas procesā pie atskaitēm, vai nu grozījumu pieprasīšanas procesā, ka mēs īsti nezinām, vai mēs tā kā nākamo soli būsim atļaut darīt vai ne, tātad var veidoties tie tukšie lauki un tad attiecīgi pietrūks finansējums aktivitātēm jāiet uz priekšu. Tad, ja mums ir tāda iespēja, tad mēs tātad no sava organizācijas līdzekļiem kā aizdevumu formējam un ieguldam šajā projekta apakškontā un attiecīgi, tad, ka mums būs finansējums atgrieztas, tad mēs atgriezam šo aizdevumu. Bet tam tad arī ļoti skaidri, te maksājuma mērķi un dokumentācijā ir jāparādās, ka tas ir aizdevums projekta aktivitāšu īstenošanai. Finanšu plūsma un tās kontrolas. Tātad, pirmkārt jau ir tas, ka tajā brīdī, kad mēs projektu plānojam, mēs sastādām budžetu ne tikai tā, cik kas maksās, bet arī kurā brīdī mēs cik tērēsim. Tas mums ir skaidrs jau tā kā iesniedzot projektu. Un tas, ko katrā periodā mums ir plānots iztērēt, arī ar to iztērēto ir jāsakrīt. Ļoti reti, ka tas tā arī īstenībā notiek, ir kaut kādas nobīdes. Ja nobīdes ir mazas, iespējams, ka sadarbības iestāde tam tā kā nepievērš lielu uzmanību, jo to tā kā kaut kādā termiņā mēs izlīdzinām. Ja tā nobīde ir jau tāda būtiska, un tur ir jāskatās, cik kur sadarbības iestāde šo nobīdi atļauj, vai 5% pa pozīcijām, vai varbūt vairāk procenti, tad pirmkārt, ja mums tā nauda nesakrīt, mēs sniedzam paskaidrojumu, kāpēc mēs iztērējām mazāk vai vairāk. Un, ja tās summas ir ļoti liels, iespējams, ka tas mums prasīs grozījums, kas atkal jau visu tur administratīvi ievēl pišķīt. Tātad, ja mums nav izpildīts finansējums pilnā apjomā, mēs tad dodam paskaidrojumu, kāpēc. Katram projektam tātad mūsu kopīgajā grāmatvedībā un finanšu tajā kārtībā ir atsevišķs konts, apakškonts, kas tieši ir tikai uz izdevumiem un ieņēmumiem tieši šī projekta sakarā. Par projektu grāmatvedības organizācijas aprakstu. Tie ir tā kā vēlami, bet, protams, uz sociāliem projektiem varbūt maza apjoma, viņus jums neprasīs obligāti, bet ir fonda programmas, kas pie iesniedzošās dokumentācijas prasa arī, pareizāk sakot, ne pie iesniedzamās dokumentācijas uz konkursu, bet tajā brīdī, kad mēs slēdzam līgumu par to, ka mēs šo finansējumu ņemam un mums viņu piešķir, prasa tātad aprakstīt šo projekta finansēšanas kārtību iekšējo, kā mēs darbosimies. Biežāk organizācijas tātad izmanto savu jau esošo grāmatvedības politiku, vairāk vai mazāk visām organizācijām ir kaut kādi pamatprincipi un konta plāni, pēc kā viņi vadās grāmatvedības jautājumos. Tad uz šīs bāzes arī tad tiek pielikts klāt, kāds konts tur attieksies uz projektu un kā, piemēram, tiks, ja mēs iegādājamies pamatlīdzekļus, kā tiks nodrošināt pamatlīdzekļu, nodošana, uzskaitē, grāmatošana tā tālāk. Tātad aprakstā mēs ieliekam atskaits kā uzskaits pamatprincips, pamatlīdzekļu novērtēšanas metoda un uzskaita, tātad šī būs tā vieta, kur parādīsies arī tas, kā jūs to amortizāciju aprēķinat un pēc kādas metodas ieliekat. Inventāru uzskaita, glabāšana, norakstīšanas kārtība, debitoru uzskaita un kontrola, PVN uzskaita, projekta konta plāns, uzdevuma uzskaita un piešķirtais kods. Tātad viss, grāmatveži zinās, kas ir šajās sadaļās un arī dos informāciju, kas tur ir jāraksta. Un arī uz katru čeku, pavadzīmi, līgumu, jebkuru dokumentu, kas kaut kādā mērā attiecās uz projektus, vēlreiz atkārtoju par projektu numuru. Skatās uz tiem visiem finanšu dokumentiem, tas laikam tas vissvarīgākais. Tur viņi obligāti saka, konti izraksti, algu aprēķini, čeki, akti,
Tad, kad jūs sniegsiet atskaiti un arī attiecīgi vai nu pie līguma kā pielikums ies klāt vai attiecīgā fonda mājaslapā pie atskaišu sniegšanas tātad vadlīnijām, jums būs saraksts kādiem dokumentiem uz atskaitēm ir jābūt iesniegtiem. Tātad, ja jums no naudām ir maksāts cilvēkiem darba algas, tad darba algas apliecinājums, tad uzskaitīts. Tur darbinieku uzskaits, darba laika uzskaits, veidlapas, atskaites, līgums, attiecīgi rīkojums, maksājumu uzdevumi un runājot par šiem maksājumu uzdevumiem, gan šī gadījumā, gan jebkurā citā gadījumā ar projektiem arī citās aktivitātēs, to līguma numuru un to saistību mēs jau liekam iekšā tajā maksājumu uzdevumā un tajā maksājuma mērķī. Lai tas parādās, nevis, ka mēs ar roku, tas gan nav nepareizi un iespējams kāds jums arī to atļaus darīt, bet principā nevis ar roku uz tā maksājuma uzdevumu mēs uzrakstam to numuru, bet liekam jau to iekšā grāmatveži jau mērķī maksājot. Tātad maksājuma pieprasījumi. Tātad, kad mēs rakstam atskaitu, mēs pirmkārt atskaitamies, ko mēs esam izdarījuši un pieprasam to naudu par to iztērēto daļu. Un tā ir tā maksājuma pieprasījuma forma. Un kas tad mums ir? Mēs jau tur pieminējām, tos izdevumus attaisnojošie dokumenti, bet darba līguma gadījumā. Tātad mēs jau te noskaitījām, tie arī visi ir, mēs neko ne darba samaksas aprēķins, darba samaksas aprēķins vēl no grāmatvežiem no sistēmas un maksājuma uzdevums uzņēmuma līguma gadījumā. Tātad, ja bija iepirkums, tātad visi iepirkuma dokumentācija, kas ir protokola lēmums un piedāvājums, vai cena aptauja attiecīgi ar šito piedāvājumu, kopējā noslodzes lapa, nodošanas pieņemšanas akts, arī pakalpojumu gadījumā, nevienmēr, kad tas ir tikai kaut kādas šīs cietās auditējumās vērtības, kad es nopērku no tevis datoru, mums nodošanas pieņemšanas akts, bet arī, kad pakalpojums ir ticis, kas varbūt nav kā materiāla vērtība. Darba laika uzskaits lapa, darba samaksas aprēķins, maksājuma apliecinājuši dokuments. Tas ir tajā gadījumā, ja mums ir uz uzņēmuma līguma darbinieks. Ja? Pakalpojumu līguma gadījumos tātad iepirkuma dokumentācija, vai tā aptauja, kas ir veikta, rēķins, pavadzīme, pieņemšanas nodošanas akts, maksājuma apliecinošs dokuments. Brūvdarbu gadījumos iepirkuma dokumentācija, veikto darbu izpildes, rēķins, pavadzīme, akts par nodošanu eksploatācijā, norēķina ar apakšuzņēmējiem pēc pieprasījuma, maksājuma apliecinošs dokuments. Protams, nodošana eksploatācijā akts viņš būs tikai vienreiz, droši vien, ka kaut kur pie pašas pēdējās atskaites. Ja mums ir vairākais starpposmu maksājumi, tad mēs vienkārši nevaram nodrošināt to, ko nevaram, un uz to brīdi mēs iesniedzam tās izpildes, kas mums ir. Piegāžu līgumi. Tātad atkal iepirkums, rēķins, pavadzīme, pieņemšanas nodošanas akts, invertizācijas akts, licences jātiecināms, ja mēs pērkam kaut kādu programmatūru vai ko. Pamatlīdzekļu uzskaits kartīte. Katrai organizācijai ir sava sistēma pēc tās iekšējās grāmatvedības politikas, kā mēs to pamatlīdzekli reģistrējam. Tad šī gadījumā mēs arī veidojam speciāls uzskaits kartītes apliecinājums, ka iekārtas nav iegādāts par publiskajiem līdzekļiem, apliecinājums par tehnisko apmācību saņemšanu ar kontaktpersonām, materiālu izlietojuma akts, maksājuma apliecinājuši dokuments. Protams, šis ir par tām apmācībām un līdzekļiem, arī ne katrā gadījumā būs. Ja mēs pērkam datoru, mums nevajag nekādas specifiskas apmācības. Ja mēs iegādājamies kaut kādu sarežģītāku aprīkojumu, kas ir kaut kāda inovācija vai saistīts ar kaut kādiem laboratorijas pētījumiem, tad gan prasīs iespējams to apliecinājumu, ka jūs kā speciālisti neliekaties, ka jūs varētu pārzināt, ja to iekārtu, ko jūs esat iegādājušies, un tas ir kaut kas jauns, tad prasīs, lai vispār šeit kāds ir, kas ar to tiks galā, ja? Ka nav nopietns tāds, kur principā patiesībā nav cilvēks, kas ar to varētu rīkoties. Un horizontālo prioritāšu ievērošana. Tātad fondos un programmās, arī struktūra fondos ļoti bieži ir diezgan, gan projektu pieteikumā uzmanību vērst un prasa no mums paskaidrojumus un tādus priekšlikumus, gan arī pēc tam izvērtēšanas procesā par to, kā mēs esam ievērojuši horizontālās prioritātes. Horizontālās prioritātes, kas ir attiecināms un jāņem vērā pilnīgi visos projektos, visās nozarēs. Parasti tās ir
Vides ilgspējīga attīstība, tad ir vienlīdzīga iespēja nodrošināšana, ja, tātad aktivitātes, prioritātes, kuru ietvaros mums jādara visas darbības. Par to, kādas ir un ko no mums sagaida, kā tā horizontālā prioritāte tiks ieviest, visbiežāk arī tiek publicēts vadlīnijas, un tad mēs varam tā kā pasmelties jau no viņām vēl tajā posmā, ka mēs projektu plānojam. Jo ieliktajās aktivitātēs, ko mēs darīsim, jau paskatīties, ko tā kā no mums sagaida, ka mēs darīsim, un jau tajā plānošanas posmā iepazīties ar tām vadlīnijām. Un par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, tātad atceramies, ka tur nav svarīgi tikai tas, kas notiks to projektu rezultātu. Ka projektu rezultāti būs pieejami vienlīdzīgi gan sievietēm, gan vīriešiem, gan visām tur kārtām, rasēm, un tātad visu, ko mēs saprotam zem vienlīdzīgām iespējām. Ne tikai runa par rezultātiem, ir runa arī par to, kā mēs strādājām pie šī projekta. Vai tur arī bija visiem vienlīdzīgas iespējas iesaistīties, ja? Vai pēc kaut kāda principa netika atlasīti kaut kādi cilvēki, kas ir darba grupā. Kas notiek ar šo projektu īstenošanu? Vai ir pietiekami vienlīdzīga tā sistēma tajā brīdī, kad tiks pieņemt lēmumu par projektu tādām vai citām lietām? Tad tās vienlīdzīgās iespējas nav tikai tas, kas ir rezultāts. Vienlīdzīgās iespējas ir viss process jau no plānošanas. Šitiem mazs komentārs. Mums projektā mēs spiedām uz vienlīdzīgām iespējām šo apmācību laikā tieši ar internetu tiešraidi. Jo tā ir vienlīdzīga iespēja pieteikties pilnīgi visiem, neatkarīgi no jebkādiem stāvokļiem tiešsaistē. Tieši tāds arī ir, jā. Jā, jo mums tiešraidi mums var skatīties, mums izmēms nevarēs nosties atkārtojumā, līdz to tas ir pilna iespēja piedalīties. Vienkārši. Skaidrs, labi. Tā, un tad vai vienkārši mēs tā kā jaunu uzsākam, vai par šīm lietām, kas saistītas ar veidlapu, projektu vadīšanas pamatlietām, ir kāds jautājums vai neskaidrība pie tiem slaidiņiem, jo mēs iesim tā kā nākamā posmā, lai... Tas ir jāpiedzīvo. Jā, un jāpiedzīvo ļoti daudz reizes. Un tāpat vienmēr ir kaut kas atkal no jauna un savādāk. Tātad, kā jau mēs runājām, arī sākumā es minēju par to, ka tas galvenais risks, kas tad mums ir šos projektus uzņemoties un vadot, ir tas, ka vienkārši tas finansējums mums tiek piešķirts, mēs viņu sākam tērēt, esam iztērējuši visu avans maksājumu, sākam atskaitīties, kas notiek, mums pasaka, nē, tas viss nav attiecināms, jums nepareizi. Tātad tas risks, ka mēs vienkārši, iegrābušies esam pamatīgi, ja? Tādēļ ļoti būtiski ir skatīties līdz tai izmaksu attiecināšanai. Tas jau, kas ir pamatā, ko mēs te runājām, tātad visi šie dokumenti, tas nav tikai tāpat uzrakstīts, ja? Tiešām mēs, kad atskaitamies pa katru lietu, izejam cauri tā kā tādām čeklistam un paskatāmies, vai tas man ir, vai tā man ir projekta numurs, vai tas ir veikts pareizā laikā, vai summa ir tāda, kas ir atbilstoši tam, ko es plānoju. Tikko, ja mums nav kāds dokuments vai ir nobīdes tajā dokumentā, uzrakstīts nobīdes, kas neatbilst plānotajam, tad sākam domāt, ko ar to darīt. Iet pie tās kontaktpersonas un vienkārši painformēt, varbūt ir fiksi vēl jātaisa grozījumi. Pret to tiešām ir jāizturās ļoti nopietni un vēlams laicīgāk nekā jūs saņemat, diemžēl, paziņojumu no vadošās vai sadarbības iestādes, kad jums nav attiecināms. Nav jau tā, ka jums neatiecinās visu projektu, bet jums var neatiecināt kaut kādu vienu daļu, kas viņiem liekas, ka jūs iztērējāt nepareizi. Ja? Tā kā, un īpaši tas attiecās uz iepirkuma procedūrām, kad tiek taisīti nolikumi un tātad šīs piedāvājuma prasības, lai tās piedāvājuma prasības būtu maksimāli, it kā, lai viņas to kvalitāti nodrošinātu, ko jums tur pēc tam piedāvās, bet tai pašā laikā, lai viņas nekādu neierobežotu kaut kādu savstarpējo organizāciju to konkurenci, jo tikko tā prasība ir pārāk specifiska, tā uzreiz jums var piemērot tātad šo neattiecināmo to koeficientu vai 25% vai cik. Risks no budžeta beigās šādā tā neattiecināmo. Jā, tieši tā, jo tev jau, cik tu vari no sevis vēl likt iekšā, jā, tev neattiecināts skaidrs, ka... Var arī neatbilst projektu nosacījumiem. Jā, var arī beigās visu neatbilst. Tas ir tas
tas ir tas risks, ko mēs iegūstam. Es varu pastāstīt no savas pieredzes tādu gadījumu, kad mēs īstenojām Mūzikas akadēmijā projektu par bēniņu stāvu rekonstrukciju. Tātad, tur bija tā kā bēniņi, kas nebija lietot, un viņi tika paplašināti, pārveidoti, un tika papildus iegūtas zāles un ierakstu studiju izbūvēt, un tātad ļoti veiksmīgs Eiropas Reģionālā attīstību fonda projekts. Protams, ka tika veikts iepirkums par būvdarbiem, gan par būvuzraudzību, gan par būvdarbiem, un tas konkurss pretendents nebija daudz, nevarētu teikt, ka būtu ļoti, ļoti pieprasīts tas konkurss. Un tās prasības, kas mums bija, mēs kopā ar būvuzraugiem tās prasības gan izstrādājam, jo Mūzikas akadēmijā, kā jūs iedomājaties, nav tāda speciālisti, kas varētu izstrādāt tehniski to pieprasījumu uz būvdarbu veikšanu. Un tad viena no prasībām bija, lai būtu būvu uzraugam. Tad būvdarbu vadītājam, lai viņam būtu vismaz 10 gadu pieredze nozarē, būvniecībā. Pat ne tas, ka tieši tajā būvdarbu uzraudzīšanā, bet tieši uz to nozari, uz ko mums, mēs atlasījām, mums notika būvdarbu un viss kārtībā, un beigās mums tā kā neattiecināja, ja es nemaldos, 20% no tām izmaksām, tādēļ, ka ir pārāk strikti kritēriji tieši šim būvdarbu vadītājiem izvirzīti. Kad nedrīkstēja būt tik ierobežojoši termiņš, ka tiem gadiem bija jābūt mazākiem, vai vispār nevajadzēja prasīt to pieredzi. Kas diezgan mums tā... mēs darījām visu, mums diemžēl nekas tur nesanāca, jo vienalga mums kā ierobežot konkurenci. Tagad šajā aizsotnē pasniegt, kad ir tādi... bet tas no šādiem jau tā pieredze bācās no Turklāt, Mūzikas akadēmija ir ļoti veca ēka, papildus tur, diemžēl, mācījās. Turklāt tur bija visādas problēmas ar tām visām lietām, jo tā kā mēs bijām priecīgi, ka vismaz tas būvdarbu vadītājs ir tomēr pieredzējis. Es vienreiz saskāros ar līdzīgu, bet tur nebija gados tā pieredze uzrādīta, tur bija par projektēšanas darbiem kaut kāds konkurss, un tur bija uzrādīts, ka projektēšanas birojiem jābūt gadu apgrozījumam ne mazāk un kaut kādiem 300,000. Protams, ka lielākajā daļā mazo biroju to nav, un pēc tam viņi paši kaut kad vēl, tas bija treknījos gados, kur tiem valsts konkursiem arī bija maz to pretendēt, pēc tam viņi zvana, jūs esat saņēmuši konkursu nolikumu, ko jūs tur startējat tajā konkursā domājat, es saku, nē, mēs neatbilstam tam kritērijam, mums nav tāda apgrozījuma. Jā, varbūt mēs varētu nomīkstināt, jo ziniet, mums nav neviena pretendenta. Tas ir kaut kāds, nevar šitā te kaut kādos apgrozījumos vai kaut kādos gados vērtēt, ja vajag būt ar pieredzi, tad jābūt tieši konkrēti, viņi spēja pārbaudē, nevis kaut kādiem mistiskiem 10 gadiem, izteiksim, var sasniegt tās spējas vienā gadā, tas pavisam mūžu vispār. Piemēram, šādā iepirkuma konkursā, kur viss tomēr arī tas piedāvājums ir tā kā tikai ar to, kas ir uzrakstīts uz papīra, kā savādāk tu gan vari pārliecināties, ka tas cilvēks tomēr tai nozarē orientējās. Kaut kāda gada pieredze tomēr parāda to, ka viņš tur tomēr ir bijis un kaut kas, to ir ļoti grūti, tas ir ļoti subjektīvi. Es jau principā sanāk, ka tādā brīdī ar to vadošo iestādi īstenībā jāveic konsultācijas. Ir jāveic konsultācijas, bet ir arī skaidrs, ka katru vienu iepirkuma dokumentāciju viņi nepārbaudīs tādā veidā. Viņi tāpat atstās to uz jūsu atbildību, jo tajā brīdī, kad jūs līgumu parakstījāt, ka finansējumu tā kā apgūsiet, jūs arī uzņēmāties par to atbildību, tur ir tas risks. Un tas ir, tā ir ļoti tāda slidena un smaga lieta, ka no vienas puses tu nekādu nedrīkst ierobežot konkurenci, tev jāļauj visiem piedalīties, no otras puses un jāņem lētākais. Tas ir pamatnosacījums. Un no otras puses tiem kritērijiem, vismaz jābūt kaut kādiem atlases kritērijiem, lai tas, ko tu tur beigās nopērci, kaut kā vispār arī iet kopā ar to, ko tu gribi izdarīt. Ja? Tā kā, par to ir arī jādomā, un, protams, tik vien sadarbības iestāde ir atvērta un gatava sniegt konsultācijas nolikumu un konkursu to pieteikumu izvērtēšanā, tik ir jāmēģina ar viņiem sadarboties. Visbiežāk jūs droši vien saņemsiet informāciju, ka ir vadlīnijas par to, kā darīt vienu un otru lietu. Un šajā sakarā arī par struktūru fondiem runājot, diemžēl tās vadlīnijas tika publicētas vēlāk, nekā mēs bijām izsludinājuši to konkrēto konkursu, ko es minēju.
Bet attiecināts gan tik uz visu periodu, iznāca vadlīnijas par to, kādas ir šīs procentuālie ieturējumi, ja izmaksas ir neattiecināts. Tad arī šie gadījumi bija ļoti skaidri uzskaitīti. Piemēram, pie iepirkuma procedūrā, ja tur nepareizi kaut kas ir izsludināts, ja piedāvājums tur neatbilst tam, ja piedāvājums neatbilst pēc tam izpildēji, ja tur arī ir šis, kad ir pārāk ierobežojuši konkurence, un tad tur ir salikts tie procenti, cik neatiecina. Vai 5% bija mazākais, man šķiet, ko neatiecina no tādām izmaksām, līdz pat, protams, maksimālajiem iespējām, cik iztērēt. Jā, bet kāds varētu būt tad objektīvais kriterijs, kā to kvalifikāciju nosaka un iekļautos tajā, bet lai saņemtu arī kvalitatīvi, jo šie te gadi, mūsu biedri daudz sūdzās, ka ir būvinženieri, kuriem ir 40 gadu pieredze, bet viņi, teiksim, sapratuši, ka viņiem tur dzīvot atlicis 2 gadi, viņi tur projektē pa lēto pilnīgus un štruntus un paraksta un tā 40 gadu pieredze realitātē nekādu kvalitāti projektā neiedod beigās. Jāsaka, ka tas ir tāds, tas ir drīzāk nozars jautājums, kas nevar īstenībā, zinu, kas man ir jāgarā teikt, tagad iet ekonomikas ministrijā, viņi tieši skata šo te fondu politiku, un mums jāiet pie viņiem jāpalīdz izvirzīt šie kritēriji. Tagad ir īstais brīdis iesaistīties, kamēr vēl tie plānošanas dokumenti nav gatavi noformulēt. Ja tas ir mums, es neesmu pārsūtījis tos tālāk. Jāiesaistās sagatavošanu. Jā, tieši tā, tas jo nespēr jau arī tās valsts iestādes saprast, kā pareizi nodefinēt tos kvalitātes kriterijus. Tas ir mums jo ministrijā jau sēž cilvēki, kas tam pieiet ļoti formāli un ļoti, tā teorētiski. Līdz ar to šis konkrētā nozars aktivitāte ir ļoti būtiska. Gan jūsu gadījumā, gan jebkuras nozars gadījumā. Kādā ziņā noteikti vajag izmantot šo brīdi. Tātad par izmaksu attiecināšanu, un kas liecina par to, lai mēs šajā riskā nekādā veidā šim riskam netiktu pakļaut, tātad sakārtot dokumentāciju. Rezultāts, ko mēs apsolījām, ir arī sasniegts. Tas ir attiecināms gan uz to, ka to, ko mēs projektā solījām, mēs arī sasniedzām, un kur vēl ļoti būtiski mums pašiem kā projektu vadītājiem jāskatās līdzi, kad iepirkumā mums piedāvāja ļoti konkrētas lietas. Ja datori, tad kādas tur firmas un ar kādām tur visiem parametriem, ar izmēriem pat, tur varbūt, ja bija prasība, cik milimetru un viss, tad lai tas, ko mēs uzliekam un nopērkam, atbilst. Reizēm mums ir bijis man ir bijis pieredze, piemēram, ar tām datortehnikām, kad kamēr konkurss viss notikās, ir jau daudz labāki un tas jau vairs nav pieejams un piedāvā mums kaut ko citu un labāk, bet tas īsti neatbilst tam, kas bija piedāvājumā. Mums nav variantu, mums ir jāgaida un mums, diemžēl, ir jāpērk tas, kas bija absolūts tajā piedāvājumā. Tāds absolūts arī slimība arī ar laboratorijas iekārtām šobrīd saskarās tieši tas pats. Ir pagājuši 2 gadi, kopš ieviešās projekts un ir jau jaunākais tehnoloģijas nomainījušās un mums jāpērk vecās. Vienīgi uz to brīdi tomēr kaut kādas grozījumus veikt. Tu jau nodefinēt kritērijus, viņi ir tā laika kritēriji. Viņš tagad mainījušies. Tad jautājums vēl par to, cik tu specifiski viņus definē, nevar tās pārāk metodēt. Es saņemu to, ko es tiešām gribu, nevis man iesmērēs atkal kaut kādi ķīnieši izstrādāt. Ir tā, ka, piemēram, tajā prasībā, es atvainojos, es vienkārši, prasībā mēs tātad vai rakstam to, kādu mēs gribam rezultātu no tās tehnikas, viņu nenosaucot, vai nosaucot to, kas mums liekas labākais tirgū ir, vai tās analogi, tādā veidā, lai mēs neierobežotu tikai uz to vienu piegādātāju. Savukārt piegādātāji vai tie citi, vai kā, viņi jau mums piedāvā konkrētu lietu. Viņi jau vairs nevar, mēs piedāvāsim jums analogu, tur, kas darīs to un to. Viņiem mums jāpiedāvā konkrēts, atbildīt jau tur tas aparāts. Un savukārt tas svarīgi, lai tas, ko viņi uzrakstītu, mēs jums piedāvāsim, arī tiktu piegādāts. Tur tajā brīdī rodas problēma. Tos kritērijus jau varbūt vēl pietiekami plaši vēl var mēģināt noformulēt. Bet problēma ir starp piedāvājumu un nodošanas pieņemšanas aktu. Bet tiklīdz noformē plašāk, tad viņiem ir iespējas piedāvāt analogu ar vienu plašāku un ar vienu.
Un tur atkal, un pat jūs redzat, kad nav, jā, kad it kā tas nav īsti tas, ko jūs gribējāt, bet tas kritērijs bija, tik plašs, ka viņi to izmanto, un viņi ir lētāki, un jums nav. Kā tādiem aparātiem, teiksim, var iespēja iekļaut tādu kritēriju, ka nevis tikai, tur kā datoram, teiksim, kaut kādi gigabaiti, gigahertz, bet ļoti bieži, ja tikai kaut kādus gigabaitus nodefinē, tad ir jāņem tā zemākā cena, un tad izmantot nekvalitatīvu materiālu, un nav tas ilgs mūžs to kaut kā var nodefinēt, ka, par to materiālu kvalitāti, un tas vispār pasaulē kaut kā tiek mērīts, lai nebūtu lētākais ķīniešu struns jāņem, kurš kājas, ka tie materiāli ātri izjūst. Diemžēl mums ar fondiem mums ir diemžēl tā problēma, ka ir vai nu saimnieciski izdevīgākais tas pakalpojums, vai nu lētākais. Mums prioritāri vienalga ir jāņem lētākais, ja viņš atbilst mūsu kritērijiem. Jautājums, ko mēs esam uzrakstījuši kritērijos. Tas ir. Pēc tam tas kritērijs var atzīt par nepamatot. Bet pēc tam kritērijs var atzīt par nepamatot ierobežotiem, un jums neatiecināt tā kā. Tā ir kārtējā lieta, kas mums atkal ir jāņem vērā. Tā. Jā, bet katrā ziņā ar to ir labāk rēķināties, nekā diezgan brīvi šim jautājumam pieiet un pēc tam nonākt faktu priekšā, ka mēs neesam attiecināti. Un tad ko ar to? Tad neko. Tad labāk jau tā kritēriju līmenī mēģināt tomēr iet tiem sadarbības uzraugiem virsū vēl un tā un šitā un mēģināt skaņot, kamēr vien vēl tas viss nav pabeidzies līdz galam. Rezultātu sasniegšanai jābūt dokumentāli un pārbaudētas vietām pierādāmai. Tātad mums ir par visām lietām ļoti skaidri arī uzrakstītām vienībām, cena par vienību un arī tā, kad atnāk uz vietas, viņi to var atrast, ja, ieraudzīt, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir kaut kur citur mājās nolikts. Jā, šeit ir runa par realizācijas vietu. Jā. Ja skatoties, kāds te projektā ir bijis paredzēts, piemēram, mēs taisam projektu, kur ir paredzēts izveidot, kaut kādu arī laboratoriju, ja? Tad mēs, protams, norādām, ka viņi tur un tur tiks izveidot, vai arī tā vieta tiks piemeklēta iepirkuma procedūras veidā, un tad tur arī tas viss atrodās, tas nav vēl kaut kur. Kā viņi attiecās pret mobilajām iekārtām? Mūsu gadījumā ir tādas lauka iekārtas, piemēram, kuras var atrasties uz lauka darbos, piemēram. Ko jūs esat rakstījis projektu pieteikumā? Kādā veidā tiks nodrošināta tā mobilo iekārtu uzglabāšana? Tā ir mobilā iekārta un viņa nav obligāti tādā projekta realizācijas vietā atrodama. Pierakstīt klāt jūs varat. Es tā domāju vienkārši par to, kā tas... Viņi meklē to. Jā, viņi meklē to visu. Protams, ka labāk ir to vienību tur tajā dienā, ka viņi nāk uz vietas arī turēt. Glabāšanas vieta. Ja vien jums nav, piemēram, tajā brīdī viņi ir aizvest uz pētījumu uz lauku, ja? Un tad gan, bet jums jau kaut kā nav, piemēram, nāk jebkurš un ņem to iekārtu un iet uz lauku, jums kaut kādā veidā tas taču tiek parakstās vismaz, ja, kad es no tikiem līdz tikiem jūs arī parādat, ka mums ir tā izmantošanas lapa, viņa šobrīd ir tur. Tā, lai jums viņa, tā atrašanās vieta ir loģiski, izsecināma, lai nav tā, ka, mēs nezinām, kur ir tā iekārta. Un arī kā tā pieteikumā, varbūt, ja jums viss ir kaut kā uz mobilām iekārtām balstīts, tad nav tāda viena tā laboratorijas bāzes vieta, bet kaut ko jau jūs tajā pieteikumā kaut kā būsiet pasnieguši, kā jūs to iekārtu uzglabāsiet un nodrošināsiet atbilstošu glabāšanu. Tad vai lai ka viņi nāk uz vietas, viņi atbilstoši glabājās, kā uzrakstīts, vai ir paskaidrojums, redzams, dokumentēts, kur viņi atrodās. Jā, izpildēji jābūt dokumentētāji. Tas ir vairāk vai mazāk, ko mēs jau te visu laiku runājam par tiem dokumentiem un vienkārši ir uzsvērts atkal un atkal. Tātad visu mēs dokumentējam, visas nodošanas, visas izdarītos darbus, tātad arī sanāksmes. Mums ir publicitātes arī tās lietas kā aktivitātes, mums ir administratīvās aktivitātes. Mēs kaut ko viņās vienmēr rakstīsim iekšā, ka tur būs sanākšanas, darba grupas tiksies vai tur vadības sanākšanas. Tad skatāmies, kā mēs pierādīsim, ka tā darba grupa tur darbojās. Vai tie ir kaut kādi protokolu lapas vai tur kaut kādas tādas piezīmes, bet kaut kam ir jābūt, uz kā visi arī parakstījās, kas piedalījās. Izmērījums par tiem riskiem vēl par tām neatiecinām izmaksām publiku piedalās, kad tas, ko es redzu, mēs izvēlējamies atskaitīties reizi mēnesi, tieši dēļ tā, lai izvairītos, jo, teiksim, man nav pieredzes, tā kā pašam kā projektu vadītājiem, līdz to
katru reizi mēs iesniedzam atskaiti, saņemam kaut kādus komentārus, un, protams, kad kaut kādu pāris mēnešu laikā saproti precīzi, ko tev vajag. Tas ir sākuma posmā, ir labāk reizi mēnesi iztērēt to laiku atskaiti, bet es zinu, ka tu neiebrauksi neatiesnāmās izmaksās. Tāds vienkārši ļoti vienkārši mehānisms, kā darīt. Jā. Tā kā tas ir arī ļoti laba pieredze, noteikti katrs šāds projektiņš tur. Cik mums ir diezgan daudz laika. Par obligāto tiesisko minimumu. Tātad tās galvenās lietas, kas mums ir reglamentējoši, tā būs droši vien iepirkuma procedūra, un tātad, kā mēs zinām, ir iepirkuma procedūra attiecināma ne tikai uz publiskā iepirkuma subjektiem, bet fondu gadījumā arī citiem subjektiem ir attiecināma publiskā iepirkuma procedūra. Turklāt, labi struktūra fondos vēl varbūt tas nebūs tik bieži, bet ja tā ir starptautiska programma vai ja tās ir pārobežu sadarbības programmas kā Interrex, tad arī šīs programmas dokumentācija var paredzēt vēl kaut kādus stingrākus noteikumus par konkrētās valsts likumdošanu iepirkumu jomā. Tātad, piemēram, ja mums ir Interrex pārobežu sadarbības projekts, un ja jums ir, piemēram, iespēja sadarboties vai no ar Igaunijas kolēģiem vai Lietuvas kolēģiem, tad es ieteiktu nākamā periodā tām pārobežu sadarbības programmām pievērst uzmanību, jo tās ir ļoti lielas un plašas iespējas gan profesionālās tādas cilvēku resursu attīstības jomā, gan arī kaut kādu jau konkrētu infrastruktūras izmaksu jomā. Šobrīd man ir grūti paredzēt, kādi būs tie izsludināšanas termiņi un tās sadarbības iespējamās pilsētas, bet tā ir lieta, ko noteikti vajadzētu pasakot līdzi, jo tur ir tādas, man liekas, līdz galam neapgūtas un neizmantotas iespējas un salīdzinoši ļoti viegli varbūt paņemams salīdzinot ar tām Eiropas kopienas lielajām programmām, par ko mēs runājām. Un tad šādos Interreg un pārobežu sadarbības projektos bieži vien šīs iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma nosacījumi ir vēl saistošāki nekā mums nosaka nacionālā likumdošana. Tad, protams, ka pirmkārt mēs ņemam to, noliekam nacionālo likumdošanu un noliekam programmas prasības un ņemam to, kas ir stingrāks. Ja šis Interrex mums tās prasības nosaka, tā kā viņš ir uz vairākām valstīm vērsts, tādas nosacījumus, ka mēs skatāmies, ka mūsu nacionālā likumdošana ir stingrāks, mēs vadamies pēc nacionālās likumdošanas. Ja savukārt Interreg nosacījums ir stingrāks, mēs vadamies pēc Interreg nosacījuma. Ja? Tā kā mēs ņemam to par pamatu, kas ir stingrāk. Un ir iespēja, tas projekta koordinātoru valsts, ja, piemēram, Lietuva koordinētori skatās no savas puses? Ar šiem pārobežu sadarbības projektiem ir tā, ka tātad apvienojās divu valstu institūcijas, vai arī, ja ir programmas, kur var vairākas vēl valsts iesaistīties, bet, piemēram, vienkāršāk un ātrāk adaptējums ir šīs divu valstu sadarbības. Un jūs pretendējat katrs ar savu, aktivitāšu bloku un finansējumu apjomu, ja? Un tad katram no jums dod to līdzfinansējumu, vai tur 25% vai 15%. Tur ir noteikts, ja teiksim, kāda jābūt proporcija. Ka nevar būt tā, ka vienam, teiksim, ir 95% finansējums. Principā jābūt līdzīgi, lai tā pārobeža nebūtu tā, ka, lai tā... Līdz to abiem noteikti būs tas finansējums, tur nevar būt pasīvais tā teikt. Jā, tur ir ļoti būtiski tiek vērtētas kvalitātes kritērijas, kas saucās partnerības kvalitāte. Un šī gadījumā tai partnerības kvalitātē, lai abi partneri būtu iesaistījušies vienlīdzīgi. Tātad gan projektu plānojot, gan viņu īstenojot, gan viņu finansējot, gan tas, kas notiek katrā valstī, ir jābūt līdzsvarā kaut kādā. Mēs 10 000, viņi 10 000, mēs 50, viņi 50. Jā, un... Kāds noteikti, viņi katrs to... Pieņemsim, ir kaut kāda aktivitāte, pieņemsim Lietuvā, mēs braucam pie viņiem, ir aktivitāte Latvijā, viņi brauc pie mums. Jā, bet projektu ietvaros ir tā, ka ir katram ir savs projektu vadītājs, kur ir šie Tātad, vienmēr sakot, mums ir kurā gadījumā pārobežu projektā būs līdz partners. Un tad viņš būs piesaistījis to otru organizāciju. Ja? Teiksim, ka viņš ir tas otrs. Bet iesniedzējs viņš ir galvenais. Viens ir iesniedzējs, ja? Jā, projektu iesniedz viņš viens, kā vadošais. Jā. Bet tajā brīdī, kad mums dod finansējumu, ja, mums ir gan viņiem finansējums, gan otrai organizācijai ir finansējums,
Un ir svarīgi, piemēram, lai tās summas būtu līdzīgas. Tātad, piemēram, parasti ir 75% plus 25, ja? Un arī šeit būs tāpat. Tas ir tātad 25, mēs sadam 25 viņiem, bet cik ir tā gala summa, ja? Tad, ja tie ir 50 000, tad principā vēlams, ka tie ir abiem 50 000. Nu, tā kopsumma, kas sadalās 75 un 25. Un arī tā atskaitīšanās un dokumentācija katrs vāc pa sevi un atbild pa sevi. Tā kā... Bet kas notiek tajā brīdī, kad šie otri LP2 pieņemsim? Viņa laiž lāžu. Tā ir lāžu, kad iekrīt ir labi? Nu, jā, tad skatās atkal tās rezultātu vērtības, kas ir uz to brīdi sasniegts un cik daudz kurš sasniedz un ko no tā var attiecināt un ko no tā nevar. Tas atsevišķi tiek izvērtēts, jā. Jautājums, kāds risks vienkārši? Principā jau kas sanāk, ja tu neesi abi divi no pietiekami iesaistījuši, tad īstenībā rezultātu sasniegšana ir apdraudēta. Jo tā doma pārobežu sadarbības programmai, lai veicinātu kompleksu sadarbību, kaut kādu jautājumu, piemēram, kas ir ap robežu tajā teritorijā, kuru var abas valstis iesaistoties tā kā atrasināt kopā. Kaut kādu pakalpojumu pieejamību, cilvēku resursu izglītošanu, kaut kādu politikas instrumentu ieviešanu. Un tad, kad viens kaut ko nedara, tad arī, protams, jūs to rezultātu projektā nevar sasniegt. Tad, kad projektā jūs nevarat sasniegt rezultātu, tad jums risks ir būt, protams, izkrist. Ja? Bet, piemēram, ja mums ir te ugunsdzēsības punkts un ugunsdzēsības punkts, un abiem ir domāts, piemēram, sakārtot to infrastruktūru un tā kā, piemēram, ugunsdzēsības mašīnas nodrošināt, ja? Tad, jūs tik tālu esat tikuši, bet viņi to mašīnu nenopirk. Tad tajā gadījumā nē, jo tā ir tāda konkrēta auditējuma vērtība, kas pie jums paliek un tās pārējās lietas izpildījās, bet viņi tur to mašīnu nenopirk. Ja? Tas tāds ļoti tāds elementārs piemērs, bet jāskatās, kā tā jūsu sadarbības neizpilde attieksies uz to rezultātu, ko jūs apsolījāt. Kādas finansējums kādiem no kādiem fondiem viņš nāk, ja no Latvijas to projektu raksta, principā abi dabūs no tā un tagad Latvijā? Nē, tur ir tā, ka ir speciāls aģentūras, kas administrē to, un tur nav tā, ka Latvijā, piemēram, Finanšu ministrijai nav priekš interē. Tur ir savukārt tā ir Eiropas komisijas nauda, un Eiropas komisija sūta uz viņiem iemaksā viņa 50 000, un mums iemaksā mūsu 50 000. Vai cik no jums tie 75? Man dalīts jautājums, varbūt grafiski uzzīmēšu. Jā. Es īsti nesaprotu, pārobežu projektiem ir attiecās uz reģioniem. Karti dabūs tā kā Latvija, te būs kaut kur Lietuva, jā, pieņemsim, te ir Rīga. Jā, arī Rīgas. Šeit te ir, pieņemsim, Viļņa, jā? Jā. Ko tas nozīmē? Ja mēs tagad mūsu organizācija no Rīgas un tiem organizācija no Rīgas, mēs savstarpēji saistam šādu projektu. Kāds ir tas rezultāts? Kas ir jānes kaut kāds labums? Kam tas ir pa vidu? Labums kaut kāds? Kā? Piemēram, ir tā, ka, ja kā jūs varat to noformulēt, piemēram, jums organizācijā ir cilvēki un arī viņas organizācijā ir cilvēki, un tā kapacitāte, ko jūs, piemēram, tā cilvēku resursu attīstībā ir aktuāli gan jums, gan viņiem. Piemēram, kaut kāda tehnoloģija lietošana vai jaunas apmācības metodas vai tur. Kaut tās mums ir pieņemsim metodiski kaut kādu norādījumu. Jā, un arī viņiem tādas pašas vajadzētu. Jā. Tad jūs kopā arī veidojat, protams, gala rezultātā jūs iztulkosiet viņus gan latviski, gan lietuviski, to arī var darīt, bet tā veidošana un komunikācija pie viņiem, jūs veidojat viņu kopīgu. Ja tur ir kaut kādas specifiskas lietas, kas uz vienu vai otru valsti, tad jūs to arī akcentējat un tad jūs arī to izsacījat. Katram savu pa lielam jātiek arī ievērtēts nianses, kas derēs. Bet tikai tajā... Un daļa, kas derēs mums, mēs varam Jā, bet lai to finansējumu dabūtu, jums ir jāpierāda, ka šāda kopīga norādījuma izstrāde un kopīga komunikācija pie to izstrādes nesīs labāku rezultātu, nekā jūs katru to darīt atsevišķi. Jums ir jāatrod tas, kāpēc to darīt kopā ir efektīvāk. Jā, bet tas jau pa lielam... tas tā arī ir, jā, bet tas ir tas, ko jādara. Tas skaidrs, ko ir aktuāli. Vienīgais jautājums sanās tāds ar tiem pārobežu projektiem, kad tur bija jābūt kā, vai nevienmēr jābūt blakām, teiksim, atkarībā no... Tu domā, kaimiņiem? Jā. Pārobežu sadarbības programmas ir tagad, es nenojaucos ciparā, kādas 8.
Ir Latvijas-Lietuvas pārobežu programma. Bet tur nebija runa par to, ka tiešām tā ir, teiksim, uz nolikumu robežu, mēs paskatāmies rajonos, kas saskarās, ka tai pusē, šai pusē. Jāskatās, kādā programmā, ko atļauj. Piemēram, Latvijas-Lietuvas Rīga neiet iekšā, tur ir viss tas Latgales reģions. Igaunija, Latvija, ir Rīga iekšā. Rīga līdz Ainažiem, tas ir vienkārši vārgs. Jā, tur ir reģions līdz Igaunijas robežai. Katrai pārobežu plānošanas programmai ir tātad iedomājieties Eiropas karti un, piemēram, programma tāda ir iekrāsots tur kaut kāda tā daļa no Eiropas, kura tur iet iekšā. Un tad, nu, pa kuru vietu Latvijā tā strīpa iet pāri jāskatās. Latgales filiāli? Jā, dibinam Latgales filiāli. Baltkrievijas. Jā, Baltkrievijas programma arī, jā. Naudas nebūs, jo klās... Nākamais varbūt būs periods. Nebūs nākamajā? Valsts nekustamā īpašuma kopā ar Baltkrieviem robežu būvēs, tur viss nauda aizies. Tas jau viss atdalīts, tur jau viss aizgāja. Nu jā, nu tā kā... Krievija arī tas pats tā, tur ir. Jā, arī Krievijas programma ir, tur saredz dzirdējis, ka īpaši. Nē, tas nav muļķīgi. Vienīgais, kas tur ir, teiksim, ar to atbalsta intensitāti tur 75, tas ir tāds parastais? Tas ir vidējais, ir arī 85. Kas ir ar minimālo to slieksni? Tur jāskatās, vai tie ir uzņēmēji, kas līdzdarbojās un iesaistās vai nē. Ja tas ir nevalstiskais sektors, tad ok, 85. Ja tur ir uzņēmēji, tad varbūt arī mazāk. Tur katrai programmai jāpavērtē. Finanses apjomu, teiksim, ziņā, ja tur kaut kādi minimumi. Katrai programmai ir savi. Jā, tur ir līdz pat miljoniem pāris maksimums, kur ir uz kaut kādiem lieliem infrastruktūras projektiem. Nu, sākot, kā kurā programmā no 20 tūkstošiem, 50 tūkstošiem eiro. 20. Bet tas ir tāds kopā ņemot vidējais pa visu un visās. Jā, tur katrai programmai atkal ir savas apakšprogrammiņas un ir soft projekti ar mazākām naudām, tad ir infrastruktūras vidas projekti ar lielākām naudām. Nu, tur atkal ir jāpaskatās, kā tajā brīdī, kas ir vaļā un uz ko dot to naudu. Es tagad tā tik ļoti aptuveni runāju. Bet šis ir interesants, jā? Šis ir ļoti interesants. Un jā, un tās pārobežu programmas ir salīdzinoši pagaidām vēl, tās, ne tik ļoti konkurēju. Tā konkurence nav tik liela un arī ļoti reāls. Un īpaši tagad būs jaunais periods pārobežu sadarbības programmām ir tas, ka viņas sludina kārtas, pa tām naudām. Cik ir, tad iedodam projektiem un atkal nākamā tur pieliekam vēl naudu klāt un to, kas paliek pāri un tā uz priekšu, kamēr pietiek tas finansējums. Tad, protams, ka tas sākuma periods tagad mums taisni vēl ir priekšā, ja mēs laicīgi par to domājam un skatāmies līdzi un paspēt uz tiem pirmajiem aicinājumiem, tad tās iespējas, protams, plašāks nekā tur pēc tam atkal periodam pie beigām, kad jau būs uz atlikumiem izsludināts. Tā kā tas ir tāds... Jāsako līdz, kad sataisās, kas attīk šī gadījumā jums būtu Valsts reģionālā attīstības aģentūras mājaslapa, kur atkal var pieteikties uz tiem jaunumiem, lai tā, ka tieši par tām programmām. Un tad jūs saņemsiet informāciju par tām programmām, kurās Latvijas kaut kāds reģions vai Latvija kopumā vai daļa no kādas, vai reģions kāds no Latvijas var līdzdarboties un startēt, sadarboties. Kādas aktivitātes tur tajā pārrobežu programmā var būt? Te bija labi kaut kāda metodisko materiālu izstrāde, bet kas vēl tur kā varētu iedot? Tur ir ļoti daudz un dažādas tās iespējas, atkal skatāmies pēc prioritātēm, ko izsludināts, bet gan vidas jautājumu dažādi risināšana, gan sabiedrības pakalpojumu nodrošināšana, veselības jomā drošības izglītības jomā, profesionālās izglītības pilnveide, visādas tur sabiedriski pasākumi un apmaiņas un sports un kultūra un visas tādas lietas. Objektu atjaunošana un sakārtošana, ja, man tā grūti pasacīt. Visādas ir iespējas, vienkārši jums ir, drīzāk ir jāskatās no tā otra gala, kādas ir tās jūsu konkrētās idejas, kas tiešām jūs interesē ilgtermiņā, un tad ir jāvērtē uz tām, un tad jāskatās klāt, kas nāk un verās vaļā, un jāmēģina uz to startēt, jo no tā pamatīgā. Tā profesionālā pilnveida kaut kāda tajā var ietilpt, jā. Kā jūs minējāt, jā. Var ietilpt, es neesmu redzējis tos jaunās programmu dokumentus, es domāju, ka jā, tas ir pierādījies un diezgan
Nu, bet par to profesionālo pilnveidu arī tas, ko mēs pauzē runājām par to Leonardo da Vinci variantu, tā kā jūs tur varbūt arī, ka tas tādā veidā var darboties, ka, ja ir izglītības tādi jautājumi, tad varbūt nevis to, kā organizācija risināt ar saviem cilvēkiem iekšienē, bet veidot tos projektus plašākus, starptautiskus, pieņemt, piemēram, kādu citu valstu veiksmīgo pieredzi, sadarboties ar viņiem un viņu tos izglītības modeļus vai kursu veidus adaptēt un pielāgot Latvijas situācijai. Tad jūs varat 3 valstis tādā veidā sadarboties, tie ir apmēram 250 000 eiro gadā, ko var piesaistīt šādā Leonardo da Vinci, tajā salikumā. Un projekts ir līdz 2 gadiem, ja es nemaldos. Un atbalsts ir 85 vai 75 no galvas, tad neatceros. Nē, to programmu, zinu, ir realizējuši, teiksim, no dabas muzeja, laikam brauc arī cilvēks uz kaut kādu citu muzeju skatīties to pieredzi, bet tur arī bija tā problēma, teiksim, ka, tas finansējums ir tikai tajā organizācijā tiem, kas brauc ceļu izdevumi, viņiem tur kaut kā izdevās to otru muzeju pierunāt, lai viņus tur pavēlēt uzņem un visu kaut ko rāda, bet, mūsu gadījumā tas varbūt tik viegli nebūtu. Tas ir tajā gadījumā, ka organizācija atsevišķi, tās ir tās prakses, ko mēs runājām, ko es pieminēju seminārā, bet ir vēl atsevišķi apakšprogramma, kas saucās Inovāciju pārneses programmu. Tad jums projektam jābūt plašākam, ka ne tikai jūs kā organizācija, bet arī to izglītojošo sektoru piesaistat klāt. Un tad jau jūs, ne tas, ka aizbrauc daži cilvēki paskatīties un gūt pieredzi, bet jūs strādājat jau starptautiskā darba grupā, kad jūs zinat, ka tas būs vērā ņemams piemērs no tās valsts, un pētat viņu tos izglītības kaut kādus sistēmas vai modeļus vai apmācību kaut kādus moduļus. Man tagad grūti iedomāties, kas ir tas, kas jums būtu aktuāli, un tad viņu attiecīgi analizējat, ar viņiem pārunājat. Tajā gadījumā ir atalgojumi gan tai pusē, gan jūsu pusē, arī pie tās moduļu izstādes, pie tulkošanas, pie adaptēšanas. Un šeit ieviešat kā pilotu projektu praksē. 1 gadu, piemēram, jūs strādājat pie tiem materiāliem un tās programmas, un 2 gadu jau jūs nopilotējat to uz kaut kādu, to attiecīgi darbinieku grupu. Tas ir tāds, bet tur tikai jūs kā viena nevalstiskā organizācija nevarat, jums ir jāpiesaist klāt arī tas izglītības sektors, kas varētu būt, ar jums iet kopā uz to, jo caur kaut ko ir jāīsteno tā apmācības programma, vai tas moduls, vai tas kurs, ko jūs paņemsiet. Tā. Par iepirkumiem. Es nezinu, cik aktuāli ir runāt par publiskā iepirkuma subjektiem, kas šobrīd no iepirkuma likuma. Jums droši vien jau mums ir bišķi tāds tāla tēma. Tā ir bišķi tāla tēma. Es tikai tad pieminēšu to, kas tā kā tikai un vienīgi tam nevalstiskajam sektoram, ja, tās galvenās lietas, vienkārši, lai jums būtu. Tātad iepirkuma likumu mēs arī, protams, skatāmies līdzi un domājam, vai tajā brīdī, kad mēs strādājam pie projekta vai tie nosacījumi par minimālo summu, par kādu mēs veicam iepirkumu, ir šāda, vai viņi jau mainījusies, tātad precēm 50 000, būvdarbiem 120. Un ko mēs darām, ja mēs sasniedzam šos griestus, kas ir obligāti rīkojums par iepirkumu komisijas izveidi, tātad mēs veidojam komisiju, kas veiks šo iepirkumu. Nav runa par izmaksām, kas ir līdz šīm summām, tur pietiek mums ar cenu aptaujām, tātad mēs izsludinām vai mājaslapā, vai sūtam uz e-pastiem iespējamiem tiem potenciālajiem piedāvātājiem, vai izpētam internetā mājaslapās, veicam izpēti, cik kas maksā, vai zvanam uz uzņēmumiem un prasam, cik kas maksā. Veicam tātad izpēti, ko mums piedāvā un kas ir lētākais. Bet to jau mēs projekta iesniegumā jau paredzam parasti. Mēs uztaisam aprakstu iesniegumā pareizi. Teiksim, kāda mums būs tā iepirkuma procedūra. Jā. Teiksim, mēs pasakām, ka mēs to izsūtīsim. Tādā ziņā, kad īstenībā, kad tas pienāk vadošais iestādi, jūs zināt, kā mēs to darīsim. Mēs esam to tā kā plus mīnus. Jums ir 2 iespējas. Jūs jau rakstot projektu varat veikt šo izpēti un savam projektu pieteikumam pievienot šo dokumentāciju, ka jūs esat izpētījis vai iepircis un šis ir labākais variants. Mums pat uz šīm telpām pieprasīja veikt aptauju, jo viņi teica, mums nepamatot augstu cenu. Jau iesniedzot projektu. Jā, un tad īstenībā mēs dabūjam izmainīt budžetu, jo tas viss gāja nobīdi, un tad es taisīju to cenu aptauju, jau it kā bija projekts apstiprināts ar precizējumiem. Man bija jāprecizē tā informācija, un tad tur nomainījās budžeta pielabots tika. Nu jā. Jo viņi man
jā, lūdzu. Nu, tā, kad īstenībā tas notiek un tā var būt uz iesniegšanu. Un otrs, ja jums tajā brīdī tā kā nav vēl skaidrs tieši kurš būs tas pakalpojums sniedzējs, jūs aprakstat tajā projekta pieteikuma formā, kādā veidā jūs viņu izvēlēsieties un pēc kādiem kritērijiem. Nu, tā kā, lai tas būtu skaidrs. Nu, tieši kurā brīdī jūs to procedūru izdarat, tad no attiecīgi no tā tas arī izriet, bet cenu aptaujas gadījumā tas tā kā vienkāršāk un ātrāk, ar iepirkumiem tas, protams, ir daudz smagāk. Tātad mums ir obligāti jābūt rīkojumam, mums ir jābūt nolikumam ar tehniskajām specifikācijām. Nolikums, protams, ir apstiprināts attiecīgi no visas šīs komisijas. Iespējams, ka ir jābūt piesaistītiem ekspertiem, tad atkal ar viņiem mēs taisam vai vienošanās vai līgums, uz kā pamata viņi tur iesaistīsies. Un neaizmirstam no viņiem apliecinājums, ka viņi nav personīgi interesēti šajā visā nolikuma saturā. Tad mums ir jābūt iestrādātam uzaicinājumu IUB mājaslapā, tad mēs tā kā reģistrējamies un attiecīgi ievedam speciālā formā visu informāciju. Reģistrējam visus saņemtos piedāvājumus. Tas attiecās arī uz šiem mazāk apjomu tām cenu aptaujām vai tiem mūsu pētījumiem. Mēs veidojam reģistru visi, kas izrādīja interesi vai kas pieteicās, kurā datumā un arī pieteikums iesniedza, viņi parakstās, ka viņi iesniedz pieteikumu, lai tas būtu dokumentēts un lai nebūtu varianti par to, ka kāds ir atstāts tā kā aiz strīpas un vispār nav skatīts. Izvēlētā pretendenta piedāvājums, iepirkuma komisijas sēžu protokolu, tātad visas sēdes protokolējam, kas īpaši tās, nevis īpaši tās, bet, protams, arī tās, kur mēs pieņemam lēmumu, kur mēs tātad vērtējam pēc tiem noteiktajiem kritērijiem, tas atbilst tam kritērijiem, tas neatbilst, ja neatbilst, tad kas neatbilst, vai mēs dosim viņiem iespēju laiku precizēt, ja jā, tad jādod tā kā visiem iespējami laiks kaut ko precizēt, tātad viss šīs lietas, tikko mēs vienam solīti panākamies pretī tā vērtēšanas procesā, un, piemēram, viņš nav iesniedzis kaut kādu tur izziņas kopiju pareizi noformētu, piemēram, tā kopija nav apstiprināta, ko mēs darīsim, vai mēs gaidīsim un ļausim viņam iesniegt otrais to kopiju apstiprināto, bet tad kāpēc mēs citiem kaut kādos jautājumos neejam pretī, vai mēs tā kā viņu tāpēc izmetīsim, jo viņš neatbilst ar savu pieteikumu mūsu prasībām. Tas arī tā kā, tikai dēļ tā, ka nav uzlikts paraksts uz kopijas, izmest cilvēku no tā iepirkuma, arī ir tā kā, dažādi traktējums, tā kā, tam visam ir jābūt ļoti caurspīdīgi pamatotam. Ekspertu atzinumi, tātad, ja mēs paši neesam kvalificēti pietiekami, lai varētu šos, izvērtēt šos pieteikumus, kaut kādā specifiskā nozarē, mēs pieaicinām ekspertus atkal apliecinājumu, ka neesam interesēti, ka viņi nav interesēti, atkal parakstīti visi apliecinājumi ar datumiem, kas sakrīt, ja mēs šodien, piemēram, 5. decembrī pieņemam lēmumu, kad balstoties uz izvērtējumiem mēs atbalstam to un to vinnētāju, iepirkumā, tad eksperta atzinums, protams, ir līdz 5. decembrim, tā, lai tās visas lietas ir sabalansētas. Un tad ir par rezultātiem publikācijas, atkal pievēršam uzmanību datumiem, lai kaut kas nav nepareizā laikā, un līgums ar pretendentu. Tās ir visas lietas, kas mums ir vajadzīgi. Un arī par iepirkumu apsūdzēšanu, es nezinu, cik jūs esat gatavi, bet man liekas, kad jums jau tas... Īstenībā viens komentārs, ko es reiz pateikt, ir pārējais, tik daudz, ka mēs piedalījies, mēs esam gatavojuši, īstenībā ir jāpiesaist iepirkumu speciālists. Un tur nav ko pašam lauzīt galvu. Tas maksā pietiekami maz, lai tiešām būtu motivējoši noņemt no sevi šo slogu, jo ir cilvēki, kas pašvaldībā strādā un tā tālāk, kur profesionāli to nodarbojas dažādās, teiksim, iestādēs, un viņi arī uz līguma pamatu viņš ir piesaistīti, viņiem tā dokumentācija ir pilnīgi skaidra, tas ir ikdienas darbs, tās summas nav tik lielas, cik mēs zinām, lai, teiksim, nepiesaistītu šo iepirkumu speciālistu. Jā, un turklāt šī sakarā, kas mēs varam iespējams, ja galīgi tas ir uzrakstīts, ka neattiecināms iestrādāt to attiecināmajās izmaksās pie administratīvajām, tas ir viens. Otrs, ka neskatoties to, ka mēs tādu cilvēku piesaistam, vienalga galu atbildību par to nes konkrētā iestāde un iestādes vadītājs, un mums nav nekāda varianti, paļauties un pateikt, ka iepirkuma speciālists man teica tā vai savādāk. Līdz ar to ir ļoti svarīgi tomēr arī skatīties līdzi un skaņot to sadarbības uzraugošo iestādi.
Un arī par to, cik kādas būs šī iepirkuma speciālista izmaksas, jo ja mums ir lieli kaut kādi ar, piemēram, būvniecību vai ar iekārtu iepirkšanu saistīti projekti, un tie iepirkumi ir, piemēram, uz miljoni, ja, un tā iepirkuma dokumentācija pietiekami sarežģīta, iespējams, ka jau arī šī iepirkuma konsultanta izmaksas, ja, īpaši, ja tā ir publiskā iepirkuma tā attiecināmā organizācija, ja, tad valsts vai pašvaldības organizācija, tad arī par viņu jau ir jāveic iepirkums. Ja. Mēs arī nevaram tā paņemt, kad man tur baigi labi grāmas, kur baigi labi viszina. Tāpēc ir jāiepērk jau iespējams jau tas iepirkums speciāli, vai vismaz jāaptaujā, kāpēc mēs izvēlējāmies tieši viņu. Uzvārds par. Labs čoms. Par skaidrojumiem, kas saistīti ar iepirkumiem vai cenu aptaujām. Ja mēs komunicējam ar sadarbības iestādi, ja mēs komunicējam ar IUB par kaut kādiem niansēm iepirkuma procedūrā, visu saglabājam un liekam savā dokumentu mapē, grāmatojam kā dokumentu, jo, ja gadījumā, ja tomēr būs kaut kādas apsūdzības, mums noderēs katra lieta, ko mēs esam darījuši un kur mēs esam vērstušies tā kā jautājumiem. Un arī mums ir izteikti šīm iestādēm tā mode, kad elektroniski tā kā mums neatbild, mēs zvanām, paprasam, mums pa telefonu kaut ko pasaka, mēs paļaujamies arī uz to, ko pasaka un darām. Beigās izrādās, ka tā tomēr nevarēja. Protams, ka šī telefona saruna, tas nav nekādā veidā arguments. Tāpēc maksimāli iespēja robežās cenšamies panākt, ka vai nu iepirkuma biroja, vai nu sadarbības iestāžu darbinieki tomēr mums elektroniski uzraksta, kad ir tā vai savādāk, kaut vai e-pastā, ja ne ar oficiālām vēstulēm. Ar oficiālām vēstulēm tas atkal būs tik ilgi, viņi ilgstot tik ilgi, ka būs ļoti grūti. Tam vairs nebūs nozīmes, bet vismaz e-pastā mēģinam to dabūt rakstiski. Par iepirkuma komisijām es atgādināšu tikai, kad tajā brīdī, kad komisija sāk darbu, neaizmirstiet, ka jābūt vismaz vienam protokolam secīgi tādam, kur vēl nav nolikums apstiprināts, vēl konkurss nav izsludināts, bet komisija ir pa priekšu, un tad ir sanāksme, kurā viņi apstiprina nolikumu. Jums pirmais protokols, kā minimums būs vismaz viens protokols iepirkuma komisijai vēl pirms jūs izsludināsiet konkursu, jo jums ir jābūt noteikti tādai, kur jūs tā kā izskatījāt, kur visi pasaka, ka jā, es piekrītu šim nolikumam un viss ir kārtībā. Jā, tas ir par dokumentu tā kā šobrīd viss. Es labprāt atbildētu uz jautājumiem, varbūt par lietām, kas jums ir tieši aktuāls, jo es saprotu, ka mēs ļoti neiegrimsim te iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā šobrīd. Varbūt ir kaut kādi jautājumi vai komentāri vai par projektu kaut kas. Un par tām, tiem iepirkumiem tās līguma formas, bet tur principā šausmīgi smagā kaut kādu tiesisku aktu bāzi tam visam apakšā, jā, tiešām, vai tur drīkst būt tādu par 10 gadu pieredzi iekļaut vai nē. Tas, tie kaut kādi simtiem valsts likumi, principā, kas būtu tiešām jāpārzina tam iepirkumu speciālistam, lai to līgumu atbilstoši visiem šitiem valsts var sastādīt. Pirmkārt, lai uztaisītu tā, viens ir tas, ka mēs meklējam telpas semināram, ja? Tur tomēr mums ir ļoti konkrēti, tur tik un tik cilvēkiem jānodrošina ar kafijas pauzēm un viss, tas ir tomēr ļoti konkrēti uzrakstāms. Pavisam cits, ja mums ir vajadzīgs kaut kāds ļoti specifisks iekārtas vai kaut kādu tādu tehnisku darbu veikšanu, kur tad mums ir vajadzīgs pirmkārt iepirkuma speciālists, vai arī mums jāpārzina tas, kā jūs sakat, tieši šīs iepirkuma normas. Otrs, ka kurš eksperts, kurš pārzina to nozaru, to saturu, ko tad taisīs un ko tad vajag. Un tad tas viss ir tā kā jāliek kopā, vēl ņemot vērā to, ko mēs esam apsolījuši projektā un kāda ir mūsu projekta naudas un kāda ir mūsu projekta termiņa. Ja? Tā kā šīs trīs lietas ir jāspēj salikt kopā. Tas, kas attiecās uz iepirkumu dokumentāciju, tas ir likums, tie ministrs kabineta noteikumi, neteiksim, ka tur būtu ļoti daudz, viņi ir vienkārši dokumenti, kas jāzina, plus vēl tas, ko konkrētā programma, ko konkrētais finansējuma devējs mums liek ievērot iepirkumu jomās. Vai tur vēl nav kaut kāda vēl specifiskāka nianse. Neteiksim, ka tas būtu ļoti daudz dokumentu skaitu ziņā,
Bet, nu jā, bet viņi ir jāpārzina. Bet tas viss, visi tie likumi kopā, viņi kaut kā tā kā nogarantē, ka tiek iepirkts, teiksim, no minimālais tas, kas ir vajadzīgs vai kā, cik laipni tur jau izvēlēties, kas kaut kur tirina pašvaldības, ka kaut kāds iepirkums izsludināts pašvaldības, teiksim, dienesta automašīnu iepirkt, ka tur obligātās prasības kaut kādas super stereo sistēmu pentiem tūkstošiem. Un tādas lietas. Nē, tas neko nenogarantē, jo jebkurā gadījumā var uzrakstīt tos kritērijus daudz un dažādi. Jautājums, cik mēs pēc tam laimīgi būsim, ka mēs pēc tiem kritērijiem kaut ko nopirksim. Bet tas, no kā var vadīties un kas ir tāds, nu tā kā tāda dzeltenā gaisma, jā, luksaforā, kad esam tādā gatavībā, ir šīs vadlīnijas, ko es minēju, ko ir Finanšu ministrija izdevusi tieši par to, kādā veidā tie vērtētāji skatīsies mūsu projektos veiktās iepirkuma procedūras un kur meklēs neattiecināmības. Ja? Un tad tas ir atkal kaut kas tāds, protams, vadlīnijas ir par faktu. Jūs neievērojāt to, mēs ņemam tik procents nost, jūs neievērojāt to, mēs ņemam tik procents nost. Bet atkal jau to iepirkumu taisot ir vērts tās vadlīnijas izskatīt, ko tad viņi skatīsies. Jo vērtētājs jau arī nevar tā pieiet, un tagad es te šodien šāda viedokļa. Viņš arī ņem tās vadlīnijas un iet pēc punkta. Tas atbilst, te neatbilst, tātad 5% nost. Tas atbilst. Tad izdariet jau jūs to pirms tam, lai jūs zinat vienkārši, kur ir jāpielabo. Bet tie punkti ir tā super strikti, ka nu drīkst vai nedrīkst to stereo sistēmu pasūtīt mašīnā, vai tomēr tas būs tā vērtētāja puslīdz subjektīvs viedoklis? Nu, punkts par to, ka stereo sistēma mašīnai nedrīkst, nebūs tāds tieši. Bet būs droši vien par to, ka nedrīkst būt nepamatots tur kaut kādas papildus iekārtas vai, nezinu, tur neekonomiski, jā, noformulētas prasības vai tas rezultāts, nu, kas neatiecās tieši uz aktivitātes, uz to mērķu sasniegšanu. Nu, ja nekādu nevar pierādīt, ka tā stereo sistēma tur ir obligāta, visdrīzāk, kad viņu arī izņem, nu, neatiecinās. Tur jau vēl kas ir. Nu, uzreiz dārgāk arī. Kad izvērtējot, ja pati iestāde nav spējīga, viņi piesaista speciālistu. Teiksim, viņi aiziet, jūs gribat, teiksim, iekārtu laboratorijā, viņi paņem no citas laboratorijas cilvēkam, teiksim, piesaista, kas tā ir par iekārtu, ko viņi tur grib. Nu, tā, ka nav tur tā, ka no zila gaisa Nē, tas tur zinātniskos pētījumos, bet šis ir jautājums, ko pašvaldības vadītājs grib tā stereo sistēmu pa 20 000. Tas ir jā, šodien, es domāju, mums tur... Konkrēts arī gribēja lāzeru. Šķūlika gadā. Nu, labi, tas ir tāds, jā, jautājums, bet... Nu, es domāju, ka nē, tas būs neattiecināms. Katrā ziņā, es domāju, ka mums tiešām nevajag tur mēģināt jau izbīdīt kaut kādu schēmu, jā, lai ir jādomā diezgan realistiski, jā. Ja mēs kaut kā plānojuši šo semināru, bija piemēram, tas vienkārši pilnīgi muļķīgs piemērs. Bija projekti, iesnieguma piemērs, un tur bija paredzēts, ka tu kā var arī nopirkt kaut kādas, lietas, tā kā, bija datortehnikas aizliegts, tur nespēc bija tāfelīšana, tā kā šāds flipcharts, ja? Un es saprotu, jā, mums viņi nodarām tāds flipcharts, un arī bijām ielikuši projektā, mums uzreiz atnāca, ka tas nedrīkst būt, ka tas ir tā kā neattiecināms, ja? Projekta paraugā iesniegumu bija iekšā, ja? Mēs visu izmetām ārā, datoru amortizācija nebūs, kaut kas nebūs. Kāpēc? Kas par to visu jāatskaitās. Vienkārši ir grāmatvedībā lielāks murgs nekā jēga no tā visu. Vienkārši visu, kas tev rāda vienkārši birokrātiju, met ārā un nodrošina kaut kādā veidā svarā. Vai diezgan tīru un skaidri, jo pašam jau tas mums rada problēmas. Visu būs jāatskaitās. Labāk pēc iespējas, protams, teiksim, tu baigi pieredzējis, es jau tur mākot tā kā čūska izlīdz cauri. Forši, jā, tas vienalga, ja kurā gadījumā vienmēr būs risks un dēļ šīm lietām, kas varbūt nav tiešām tieši tā kā, tā konkrēti lietai vajadzības, jūs, tiešām iestājas tas risks, ka jums neatiecinās arī tās citas lietas, tad jautājums, vai tas ir tā vērts, jā. Tā lieta, tomēr ir jāmazina tie riski pēc iespējas, jā. Kas tā? Es nezinu, vai mums vēl kaut kādi jautājumi šobrīd. Mums tad 10. datumā tas workshops. Tad jau mums konkrēti jāapsēžās ir un jāmēģina. Par to 10. datumu varbūt ir kaut kādas, jau konkrētas projekta idejas, uz ko mēs strādājam, tad jau tā kā mēģinām formulēties.
Vai arī mēs vienkārši mēģinam tādu brainstormu, kur metam idejas un kaut kā mēģinam salikt pa plauktiņiem. Kādi mums būtu starptautiskās sadarbības? Nē, es domāju, mēs paņemam vienkārši tādu, pašu mūsu statūtus, mūsu mērķus, uzdevumus un skatāmies pretī, kas mums, teiksim, šobrīd ir aktuāls. Es domāju, ka mēs pusstundas laikā saliksim mūsu, teiksim, aktualitāšu sarakstu un tad iet diskusijā. Mēs varam sagatavot. Domāju, tas būs reāli laiks. Tur bija sagatavots brīvdienās priekšlikums ekonomikas ministrei, ka 5% nodevas izlietojumu, ko varētu palaist ministra kabinetu un vēl papildus izdarīt. Es domāju, ka arī šodien jau sarunās jums ir iezīmējušās tās aktuālās lietas, jūs jau par to domājat un runājat. Es domāju, ka to uz vietas arī mēs mēģinātu atrast, kur ir tas. Jā, jau laiks mums būs un galvenais jau, teiksim, saprast, kas ir tās programmas, kurām mēs varam iet un ar kādām idejām mēs varam iet tālāk. Protams, ka jāiedziļinās ir konkrētās programmas, tajās... Nē, priekš ir ideja. Ideja, protams. Pēc tam mēs skatāmies, kur ir programma un tad vai tā ideja bišķīt jāpavirz vienā vai otrā virzienā. Tad jā. Jā. Nu, ko, paldies jums. Jā. Uzmanīgi. Paldies, jā.